Kas Latvijā taisa vispārvērtētākos burgerus? Tā negodprātība cilvēku prātā šobrīd ir tik augstā līmenī, ka arī viņi liek tur skavas burgeros, kā nokoš burgeri, arī ieliec tur plasmas gabaliņu. Neliekas, ka pēdējā laikā ir vislielākais burgernīcu piesātinājums Latvijā? Noteikti, mēs arī daļai pie tā esam vainīgi. Ir bijis arī varbūt tāds mirklis kādreiz, kad arī ir gribējis padoties? Ziemā dēlam jāizbrauc nopirkt jaka un nav naudas. Tad gribas padoties. Protams, nekas nesākās viegli, un ja visi sasniegumi būtu viegli panākami, mēs visi būtu veiksmīgi. Man vispār ir sajūta, fine dining, bet man ir sajūta, ka restorānos burgeriem nav vietas. Daudziem arī tā virtuve ir, kuriem nevajadzētu viņā atrasties. Tur nav tas tikai darbs. Virtuve nav tikai darbs. Dziļais piegājiens. Ok, tā tad esam sveicināti atpakaļ dziļajā piegājienā. Vienā no sezonas, manuprāt, vismaz man personīgi gaidītākajām epizodēm. Un latvieši jau runā vienā valodā. Bieži tāpat tās nesaprotās viņi, ja? Bet ir viena valoda, kurā runājam mēs visi. Un tas ir ēdiens. Un latvietim ļoti bieži mīļākais ēdiens ir otrs latvietis, bet nevajag ēst latviešus, tāpēc, kad ietaupīsim kalorijas. Pareizi. Un zini, kas ar tevi vienmēr runās mīļais draugs vienā valodā, tieši tad, kad tev būs tas visvairāk vajadzīgs, kreditstar.lv. Jūs jau zināt, kreditstar.lv palīdz mums īstenot šo skaisto podcastu, palīdz mums sasniegt lielāku auditoriju, pavadīt forši laiku, un Kreditstar piedāvās arī tev vislabākos risinājumus atrast kopīgu valodu ar saviem mērķiem. Nu ko, pirms es iepazīstinu ar šo lielisko viesi, es gribētu tādu atkal foršu intro, ritīgi tev pieteikt. Zini, tā kā boksā, jā, tā kā nāk ringā ārā tūlīt industrijas smagsvars. Dzīvība, enerģija un mīlestība. To visu mēs varam saņemt caur gaļu. Es jūtos tik satraucies, tā kā es prezidentu, man liekas, tagad intervētu, tāpēc, ka tu reāli esi manas tādas valstības bezmazliet prezidents, jo, ja es nebūtu bodybuilders, ja es nebūtu fitnesā, manā otra lielākā kaisla ir gatavošana. Es esmu pats sev pasludinājis par izcilu pavāru. Ja? Ļoti reti cilvēkiem gatavoju, tāpēc, lai neviens nevar apstrīdēt, ka es neesmu izcils pavārs. Bet jā, gaļa ir tāda kā dzīvības dieviete, ja? Un garšvielas ir šīs dievietes smaržas un laba mērce, ja? Tas ir kā apģērbs. Un visus šos maģiskos 3 elementus šis vīrs kontrolē. Oak, burger, ķēdes, frančīzes īpašnieks, Oak, barbecue, ja? Garšvielas un mērces, labākās mērces un garšvielas Latvijā un Saules sistēmā. Pareizi. Piekrīti, jā. Dāmas un kungi, pie mums šajā skaistajā vietā, paldies Agnesei un Mārim, ka ļauj mums filmēt podcastu šī tik skaistā vietā, un mēs arī augšā ar to kungu sarunājām ļoti labu laiku. Jā. Saliekam aiz ekrānā rokas kopā Kristaps Ozols. Hello. Vai ir kaut kas, ko es nepateicu par tevi? Tu droši vien pateici vairāk. Vairāk nekā vajadzēja, jā? Iespējams, bet čau visiem, čau arī tev. Sveicīt. Tev taisnība, ka mēs šo podcastu jau pārlikām 2 reizes. Gribējās labāku laiku sagaidīt, jo iesim arī grilu iekurt. Un ko tu nepateici, tu visu pateici. Esmu OK barbecue un OK burgeru zīmola vadītājs, esmu barbecue tiesnesis, esmu barbecue komandu loceklis. Es vienkārši žeks, kam patīk grilēt un kūpināt. Arī burgeris cep man patīk. Un visvairāk man patīk rūpēties par maniem kolēģiem mūsu uzņēmumā. Jā, man ir vēl baigi viens foršs stāsts par vienu jūsu kolēģi arī. Nice. Starp citu, tā mēs varēsim arī ieslīdēt podkāstā. Es pamanīju, es visu laiku saku, ir OK, vai ne? Pareizi. Okay, es izlaižu to apostrofu. Okay. Daudz izlaižu, bet tas nekas. OK, burgeri un OK, barbecue. Yep. Tādu mazo intro, kā tu vispār nonāci visā šajā industrijā? Baram. Kaut ko ātri nesanāks, bet tieši ilgi tad būs kādas... Es vienkārši ļoti gribēju tavus burgerus. Tāpēc mēs ātri to beigsim, nesim bet 2 jautājumi vēl ir tikai.
Nonācu es, ja mēs runājam par šiem abiem mūsu zīmoliem, tad viņi sākās 8 gadi atpakaļ. 8 gadu atpakaļ es aizbraucu uz Teksasu sajust dūmu garšu manai sapratnei par barbecue, ko es jau domāju iepriekš. Tad teorētiski apstiprināju visu to, kas man likās pareizi. Šo to arī, protams, nedaudz savā galvā pamainīju. Un atbraucot atpakaļ, paldies Dievam, es atbraucu atpakaļ, mēs neskartojam man darba vīzu un es nepaliku tur strādāt, jo tad šo zīmolu nebūtu. Atbraucot mājās, mēs uzvārījām pirmās 6 mērcītes un uztaisījām pirmās, ja es nemaldos, 6 garšvielas. Braucām ar kundzi uz tirdziņiem un baigi cerējām, ka kādam to visu vajadzēs, bet nevēla. Nevajadzēja? Latvijā vēl tā kultūra nebija gatava, jā? Nē, zin kā, kaut kas savādāks, kaut kas plasmas pudelē. Visiem bija tā asociācija, ka tas ir kečups ar dažām pievienotām garšiņām un uz tirdziņiem jau tu ej pirkt, gaļu, sieru, zīvi. Jā. Un tad stāv 2 jocīgi cilvēki ar grilu galdā un saka, ka grib pārdot pircēju galvā kečupu un izlikties savādāki. Bet laikam ejot un to stāstu vidot uz priekšu, protams, kad 6 produkti pārauga 80 produktos un no tās pirmās dienas no 6 produktiem ir izdzīvojuši, no mērcītēm 5 un no garšvielām visas ir izdzīvojušas. Un tā mūsu tas barbecue stāsts, ja mēs par sākumu sāka augt augumā, un kāds sāka pirkt, un sāka parādīties kādi lieki līdzekļi, lai varētu nopirkt arī plītiņu un katliņu, nevis aizņemties. Bet īsti jau, ja mēs par finansēm, tad gāja ļoti, ļoti sarežģīti sākumā. Un bez manas dzīvesbiedrenes ticības šim visam droši vien nebūtu nekā, jo es viņas vietā jau sevi būtu pametis. Cik tad ilgi var ticēt idejai, jo jāliek kaut kas arī vēderā un par elektrību kaut kā jāmaksā. Bet tad, paldies Dievam, ir ģimene un paldies Dievam, kad visi ticēja, mēs gājām uz priekšu. Un parādījās pirmie sadarbības partneri. Noteikti tie bija gaļas veikali, kuri mūsu sadarbības partneri līdz šai dienai. Un parādījās arī klienti, kas sāka uztvert to, kāpēc es to daru un kāpēc tās mērcītes nav kečup, bet garšīgs barbecue mērcis. Un ne tikai, un salātu mērcis, un glazūras, un tūt arī marinādes. Un daudz un dikti garšvielas, un viss sāka lēnām izdoties. Un tā mēs no manis un viena kolēģa, es tā pārliekšu, esam tikuši līdz bišķi virs 75 kolēģiem. Un tā mēs augam un daram to, kas mums patīk. Redzi, arī šodien pie tevis es varēju atbraukt vienkārši ar parastu auto un parunāties, bet es atbraucu ar grilu, lai mēs varam uzgrilēt. Tas ir visu grilu. Es braucu pats izbraukumos, man ļoti patīk. Un es daru to, kas man tiešām sirdī baigi tūs, kā arī tu teici. Arī es sevi esmu pasludinājis pats par pāru, bet paldies Dievam, ka citi arī liek vēderā un citiem arī garšo. Bet es tiešām esmu vairāk barbecue virzienā aizķēries nekā tādā fine dining vai tādā iekšas virtuves režīmā, jo tas sārs ir tāds ļoti, ļoti man sirdī. Nu, lūk, un tad pandēmijā dzīvo otrs zīmols, ja mēs tā pārliksim uz otru, uz OK Burgers, 5 gadu atpakaļ, kad bija Covid laiks, kas droši vien visiem mums kaut kur galvā šo to vispār samainīja pa dzīvi. Nu, tad mēs Ghost Kitchenā, kas ir, ka tu vari atvērt virtuvi tikai uz piegādes platformām, kur tev investīcijas nav tik lielas. Un tad mēs atvērām Goguļielā pirmo OK Burgers virtuvē. Nolikām Volt un Bolt piegādes, es vai mēs varam teikt tur vārdus kaut kā, vai gan nevaram. Visu te var darīt, drošā zona. Turējām īkšķiši, ka kāds tā planštīti nodzinās un ka kāds kaut ko pasūtīs. Tad sāk arī pa vienam, pa diviem, pa trijiem sūtīt. Tad tā lecot priekšu, mēs sapratām, ka mums vajag arī patstāvīgu vietu, un tad mēs ievācāmies Savotielā 77, pēc tam ievācāmies mazajā nometņu ielā 34B, tad uzbūvējām pirmo trailerīti, tad uzbūvējām otro trailerīti, tad ievācāmies Drēliņos Novakta vielā 9. Par nākotnes plāniem vēlāk. Jā, tev būs arī iespēja par viņiem parunāt. Un tu apstiprini tikai to, par ko es bieži runāju, kas arī manā dzīvē ir ļoti svarīgs. Vajag to vienu cilvēku, kas tev tic. Jā. Tās uzreiz ir tāds dzinuls uz priekšu, jo, protams, nekas nesākās viegli, un ja visi sasniegumi būtu viegli panākami, mēs visi būtu veiksmīgi. Un tāpēc arī respekts tev, un, protams, respekts arī otrai pusītei. Jā.
Ir sevišķi vīrietim, tu esi neapturams. Ja tev sieviete tic un tiešām tic ilgtermiņā un zina, ka tev izdosies. Katrs stipri vīrieši ir stiprāks sieviete. Jā, pareizi. Tieši tā, es saku, ka katrs stipri vīrieši ir izsalkusi sieviete, bet tas ir tas pats. Tā kā bonusi tev mīļā. Jā, šautauts mīļajai. Jā, ok, es ātri vēl savu story time. Tu pareizi pateici, tu rūpējies par saviem darbiniekiem, ko es esmu novērojis arī. Ja uzņēmumā darbinieks ir ilgi, tā tad ir ļoti labi apstākļi radīti. Un man tāds interesants, kāpēc man vispār, kā es uzzināju, kā jūs man palikāt atmiņā, jūsu burgeri tieši. Bija Rojas zvejnieks svētki, apmēram, man liekas, 3 vai 4 gadu atpakaļ. Un Dāvis. Šautauts Dāvim. Ak, Dievs, es viņu vienmēr, ka jūs esat izbraukumā. Viņš tur gandrīz vienmēr. Ar lielākiem mikriem Latvijā? Ak, Dievs, jā. Un man tā interesantā pieredze bija tāda, kad viņš bija pirmais cilvēks. Es vēl pirms tam netaisīju saturu, bet es jau liku fitness bildītes, tur pozēju un tā. Kaut ko darbojos Instagramā. Viņš bija publiski pirmais cilvēks, kas pasūtīja uz garšīgo burgerī. Tā bija pirmā reize, kad es ēdu. Un viņš izteica man ne tikai komplimentu to, ka viņš man seko un iedvesmojās no manis. Un tā bija pirmā reize, kad es jūtu to sociālo mēdīju kaut kādu spēku. Un man tas tā iedega atmiņā, tas labais vārds, ka cilvēks, ka tiešām kāds iedvesmojās. Un tad man tāda uzreiz ideja, varbūt jārāda vairāk cilvēkiem, varbūt 2 kādreiz iedvesmosies. Ja? Un tagad veseli 3 cilvēki ir iedvesmojušies. No, es domāju, ka vairāk. Vairāk, jā, un man tas, un pēc tam vēl pa vīrus garšīgākais burgeris, ko es jebkad biju ēdis. Nekad nebija smash burgeri kā tādu. Mēs arī pirmie sākām. Super. Un jā, tas bija maģisks vakars. Es pēc tam visu vakaru nevarēju aizvērties par to. Jā, visiem bija jāstāst. Bet, un tā bija mana tā pirmā pieredze ar jūsu burgeriem, ar jūsu ķēdi un visu. Un kopš tās dienas es esmu iesūkts iekšā. Nice. Jā, jo es ēdu maz ārpus mājas. Man pašam patīk mājās gatavot, tāpēc mums ir pilns rauku inventāri, kā es būtu jūsu fabrika apzedzis. Bet, jā, un es vienmēr izvēlos, un vienmēr ir kvalitāte, ir vienmēr super. Es neesmu nekad vispār vīlies. Tas kad gadās arī kāds, fēliņš. Tas ir pilnīgi normāli, jo ražot arī mūsu aug arī mūsu iekārtas, aug arī mūsu vispār domāšana par produktiem. Un būšu atklāts, gadās arī mums tas ir visur. Pilnīgi normāli. Ir jāceļās augšā un jāturpina. Jā. Katrs var noķert sūdīgo dienu. Ja par fēlēm, tas baigi jocīgi ir tas, kad šobrīd ir, es tā vienkārši iestarpināšu to, ko tu teici, kad ir grūti atšķirt fēlu un īstenību, ja, piemēram, ja mēs par burgeriem runājam, tad tā negodprātība cilvēku prātā šobrīd ir tik augstā līmenī, kad ar AI viņi liek matus, liek tur skavas burgeros, nokoš burgeri ar AI, ieliec tur plasmas gabaliņu. Čik iekšā atsūt bildi, naudiņu atpakaļ. Es tieši gribēju vēlāk par AI, bet vai varam vaļā šito poda tārpiem. Kāds, jums arī kāds tāds atgadījums ir, kad kāds klients ir kaut kādu fake atsauksmu? Okay. Reāli. Tas ir standarts. Ja mēs katru dienu apkalpojam apmēram 250 piegādes platformās klientus, tad līdz ar to tas klientu skaits ir milzīgs, un katru dienu vienkārši supports atsūta bildīt, un hei, tur burgerītis ir visā pazudis apmēram, kā nav atradies. Un to visu šo redzēt, kur tad ir fakes un kur nav. Un, visi grib naudu atpakaļ, bet tas, ko es visiem iesaku, nav problēma, mēs arī mainām un dodam apakaļ mīļie, bet karma jūs apēdīs. Pareizi. Ir, kā vispār industrijā, kopš ienācis AI, tas atvieglo arī jūsu darbu, ja mākslīgais intelekts? Jā, šur tur noteikti varbūt kaut kādus mārketinga meitenēm, varbūt reizēm tekstus taisot, bet mēs neesam tādi, mēs tādi vecmodīgi varbūt, mēs netaisam tur plakātiņus ar AI, mēs... jo tie var arī baigi atspēkoties uz otru galu, viņi var iesīties arī lēti. Mums gribās tā sirsnīgi, forši, latviski, tīri, vienkārši saprotami. Mums mārketinga meitenes 3 strādā melnu muti un cenšas katru dienu radīt kaut ko foršu. Kaut kur sanāk vairāk, kaut kur mazāk, bet sirdī prieks par to, ka mēs visu darām no A līdz Z oficiņā uz vietas un paši. Tad sanāk, tad nesanāk. Kad ir gaidāms pirmais, varbūt, robots strādnieks pie jums?
Domāju, ka baigi drīz nē. Bet to var būt šī automatizētām iekārtām atvieglot, bet es domāju, ka tev ir tāpat, un man ir stipri līdzīgi. Mēs nemēģināsim iet to automatizēto ceļu tik ļoti, jo, manuprāt, tai bija šī sirsnībai ēdienā tomēr ir jābūt. Jā. Un tas cilvēka faktors virtuvē ceļš mūsu uzņēmumā, es domāju, ka nebūs aizstājams, kamēr es strādāšu tajā nozarē, vēl kādu brīdi. Pēc tam jau redzēs, Bet man ir svarīgi, ka cilvēki gatavo, ka es redzu, kā tas notiek. Loģiski. Tas baigi būtiski. Bet kaut kādas lietas noteikti. Jā, zini, kā arī nevajag viss, kas ir jauns, nevajag domāt uzreiz automātiski slikts, vai atņems darbus, ne tieši uzlabos darbu. Bet ražošanā ir savādāk. Ja par virtuvi, tad tur ir bijis šī cita tēma, bet ražošanā, protams, līnijas, pildīšanas, līmēšanas, tas ir bijis cita tēma. Bet burgernīcās, nē. Man būtu arī prieks, ka tu man uzcep kaut ko, nevis robotiņš uztais. Jā, pareizi. Tas ir... Runājot par gatavošanu, kā tā, es gribu dzirdēt tavu filozofiju, bet man vispār liekas, tā gatavošana ir kaut kas intīms, un tā ir, tu burtiski dāvā otram cilvēkam dzīvību. Tā ir enerģija, tas ir kalorijas, no tā mēs dzīvojam. Un arī man vienmēr, kā jūs teicat, maz cilvēkiem, es gatavoju, kur robots var apliecināt, viņam ļoti garšoju, un es viņam nesamaksāju. Bet es vienmēr, man liekas, tas ir sirdī kaut kas tuvs. Un man liekas, ir grūti sāpināt. Man vissāpīgākais būtu, ja kāds man pateikt, negaršīgi vai citu. Tev arī ir kaut kāda filozofija, vai kā tu skaties uz ēdienu? Redz, man vēl pavisam savādāk ir šīs visas mūsu mērcītes un garšvielas radījis esmu pats. Kā jūs jau teicu, viņas ir neatceros 70 ar kapekām vai 80 vai 76 dažādos tilpumos, vairāk nekā 120. Un katrs tas produkts ir mans mazais bērniņš, un kad es saprotu, kad es ceru, ka gandrīz katra Latvijas maisaimniecība ir viņu pagaršojusi, un atkārtotie pirkumi ir ļoti daudz. Tad tā garša, kuru es pats radu, un lieto lielākā daļa Latvijas un vēl 11 valstu, kuras lēnām ieskrienās kāda ātrāk, kāda nedaudz stagnējot, jo vairāk ir darba jāiegulda, tad mans prieks ir desmitkārtīgs, kad, zin kā, es tiešām esmu ļoti lepns, kad izdodas radīt kādu garšu no nulles, kaut ko pavisam savādāk, ko cilvēki var iecienīt un lietot ikdienā uzturēt, tad man tā sirsnīgi ļoti mēs tieši pie katra mājās. Jā, ciemiņš katram. Jā, tas ir ciemiņš. Zin kā, mēs tāds teorētiski arī maziņš, es vienmēr domāju, ka uzņēmums, kurš cenšas izlausties kaut kur, un tad, kad es redzu, ka tiešām tās labās ziņas ir vairāk nekā sliktās arī ir, bet tas nekas. Tad es tiešām nereāli priecājos, jo lielāk mēs augam, jo vairāk mēs varam palīdzēt visiem apkārt. Un baigi forši. Tas ir mans tas tiešām sirds āķis. Jā, tas ir. Tu esi pareizajā vietā, tu esi pareizajā laikā un tu dari pareizo lietu. Es varu apliecināt, mums arī mājās principā 90% no garšvielām, ko es izmantoju, ir jūsējās. Un arī, kad cilvēki jautā, kas tas bija, ko tu tur liki klāt. Viņi domā, ka es labi gatavoju patiesībā. tās ir tās garšvielas. Jā, man liekas, ka mēs, sākot no, mēs esam vienīgie, kas liek tur kapučino, vaniļu, tekilu, rūmu. Garšvielas ir tik dažādās. Pirmkārtām, kāpēc mēs vispār to sākām darīt? Jo, piedod mīļā, lielāko laika daļu es gatavoju mājās. Ir arī viņai savu ar tevi, protams, ielikt. Bet līdz ar to kaut kādā brīdī, kāpēc ir tik daudz tie produkti, kad ejot bieži veikalā, tie, kas mājās tiešām bieži atver leduskapu, mēģina kaut ko uztaisīt, tad katru dienu ir tā sajūta, ko šodien, ko atkal šodien. Jo visi kā tev ir sajūta, ka viss ir apnicis, viss ir viens un pats. Un tad tas ir viens no iemesliem, kāpēc tad, tie produkti ir tik daudz, lai to ikdienu dažādotu. Jo uztaisot vistiņu vienā mūsu garšvielā, viņi garšos A, uztaisot to pašu vistiņu citā garšvielā, viņi garšos B, un tādu to ikdienu var arī dažādot un justies, ka tev nav tik vienmuši sēdēt. Pareizi, es tieši to man arī jautāju, kā es varu bez mazai vistu vai tīteru vai lielopu katru dienu ēst. Jā, es to produktēju. Tas jau nenozīmē, ka viņš visu laiku garšo. It sevišķi visti ir tik pateicīgi. Viņi, man liekas, ir garšs neitrāli. Viņi var saldu, sāļu, asu. Mums ir, garšvielas arī bez sāls, bez cukura. Nav tā, ka mums viss ir ļoti daudz cukura. Cilvēks skaidrs, ka daudz seko līdz uzturam. Pēc mūsu produkts bez cukura. Mierīgi pieber sāli tik, cik tev gribās. Un kūpināt paprika neko tev sliktu neizdarīs. Visas garšvielas, kas ir uz dārzeņu bāzes vai mērķis, kas ir uz dārzeņu bāzes, vispār nav ko baidīties. Tieši tā. Nu jā.
Ja mēs pirmīt runājam par cilvēku tēmu, man tāds interesants jautājums, kad Latvijā, tavuprāt, kurš cilvēks būtu pelnījis, lai viņu vārdā nosauc burgeri? Un kas tur būtu iekšā? Mana sieva, un tur iekšā būtu tuns. Ļoti labi. Tu ļoti labi atbildēji. Bet es nevarēju savādāk atbildēt. Mājās būtu brāziens. Bet es filmēju tagad arī īstajā brīdī. Bet ja mēs runājam par kādu citu cilvēku, ko es nezinu, es tik daudz strādāju, ka man nav šitā. Man ir tas pats īstenībā maz latviešu zinu. Man nebūs tāds Raimonds Pauls varbūt. Bet es nezinu, man liekas, ka mēs varam katra vārdā nosaukt. Tavā ideja. Jā, ideāli. Tas būtu vienkārši pilns ar gaļu. Jo man nav arī raksturīgi cilvēkus likt tā kā pēc plauktiņām vai pakāpieniem. Visi vienkārši džeki un meitenes. Divas pareizās atbildes tev uz vienu jautājumu. Nebūs. Ļoti, ļoti labi. Kas ir vispār svarīgākais, lai sanāk labs burgers? Viss ļoti vienkārši. Manuprāt, pirmkārt, tie, kas gatavo burgerīšus, vajag saprast vienu lietu, ka burgeris noteikti ir ļoti vienkāršs produkts pirmkārt, un sekojam līdz galvenajām sastāvdaļām, ko liekot tur iekšā, lai viņš ir mega svaigas. Tad līdz ar to, manuprāt, galvenās sastāvdaļas ir gaļa, maize, nevaru nepiebilst mērce. Protams, mērces ir pēdējās, tāpēc, ka es viņus ražoju, bet ja reāli tad gaļa, maize, siers, manuprāt, ir tās 3 svarīgākās lietas, kas jums ir pie kā ir jāpievērš uzmanība. Kādus jūs tur dārznīšus liekat, it's up to you, kādu jūs mērķis liekat, tas arī atkarīgs no jums pašiem. Bet maize un gaļa vispār ir 2 top svarīgākās lietas. Pārējais viss ir tikai atvasinājums kaut kam. Bet tad, kad mēs sākam likt tur iekšā saldētu gaļu un lietot nepareizi uzsildītu vai saldētu maizi, kas pareizi nav atkususi un nav pareizi apstrādāta pēc tam, tad viss ir slikti. Bet gaļa vispār numur 1, protams, ar to vispār nav tēmas. Tu tikai apstiprināji to, kas man jau bija, aizdomas. Gaļa un maize. Jā, gaļa un maize, un pēc tam vispār ir labs bonus. Tieši tā, kā gribas. Savalk jā, jo mēs mājās bieži, kad gatavojam, tad mums vispār sastāvdaļas ir marināts gurķis, gaļa, siers, maize. Kas Latvijā taisa vispārvērtētākos burgerus? Kas Latvijā taisa vispārvērtākos? Man vispār ir sajūta, fine dining, bet man ir sajūta, ka restorānos burgeriem nav vietas. Es really tā domāju. Es domāju, kad burgeriem vieta ir tā kā ielu ēdināšanas kultūrā. Skaidrs, ka mēs varam pārspīlēt, taisīt zivju burgerus ar melniem ikriem, vēl visu kaut ko, bet es neesmu šito lietu piekritējis. Uz fine dining es eju pēc kaut kā cita, uz burgernīcu es eju pēc burgeriem, uz barbecue vietu es eju pēc kūpināta brisketa, uz bistro es eju pēc karbonādes, un uz pizzeriju es eju pēc pizzas. Tad, kad mēs šito visu sākam bāzt vienā kastē, man tas drausmīgi uzvalk. Kad ēdināšanas uzņēmumā ir sushi, pizza, burgeris, karbonāde un vēl kaut kas no fine dining, tad es vispār beidzu saprast. Es tikai iedomājos, kāda saldētāja ir virtuvē. Jo svaigi to uzturēt nav iespējams vienkārši. Tāpēc mēs nekad neejam un nekad neiesim ārpus rājumiem, tāpēc mums vienmēr burgernīcā būs burgeri, plus kaut kādi speciāli, tu nedēļas nogalēs, bet nevar būt burgernīcās kebab vai sushi. Jā, viss vienkārši sāk miksēt. Nesaprotu. Man arī liekas, ja tu mēģini visu apgrābstīt, no visa kaut ko savākt, jā, tu beigās tu neesi labs nekur. Jā, vai tu aizēji uz ēdināšanas uzņēmumu, kur ēdienkarte ir kā bībele, un katrs viesis, kas ienāk kafejnīcā un saka, žēl, ka jums nav šitā. Un tur saimniece uzreiz nākšodienā pievieno klāt. Vai ne? Tas tāds, nezinu, man nav tas saprotams. Jā, jo liekas, visi grib to burgeri vienkārši iebāzt bez maz vai obligātajā ēdienkartē. Tas nekas, ka tā ir kaut ko citu, jā, bet vai viņam tur ir jābūt. Tas notiek jau kādus 2 gadus, kad mēs tiešām smagi strādājam, lai katru mūsu viesi satiktu burgernīcās. Tad liekas, ka jebkura vieta, kur ieliks smashburgeri, uzreiz stāvēs rinda. Es taču gribu kā aukā, lai man ir. Jo tev vajag domāt par sevi, nevis par kādiem citiem. Tas nav forši. Kā tev liekas, manuprāt, tikai no malas skatoties, nezinot nekādus ciparus, neko, neliekas, ka pēdējā laikā ir vislielākais burgernīcu piesātinājums Latvijā? Noteikti. Mēs arī daļai pie tā esam mainīgi, protams. Tas ir trends, vai ne? Burgeris sāk aizvien vairāk, smashburgeris sāk aizvien vairāk. Kā es jau minēju, es domāju, ka lielākā daļa
Es nezinu. Kāpēc tas tā ir noticis? Pie lielākās tādas populācijas esam vainīgi. Varu noteikti teikt, kad mēs, jo tā mūsu popularitāte ir gājusi mums roku rokā, bet ko tas ir prasījis, zina tikai mana ģimene, mani kolēģi. Un nezinu, kāpēc daudziem liekas, ka es tūlīt nopirkšu cepam virsmu, atvēršu burgernīcu un viss būtu forši. Pirmām kārtām iesaku viņiem paklausīties, ko es kādreiz saku. Un, mūsu uzņēmums nav par burgeriem, mērcēm vai garšvielām. Un šito es teicu nereiz vien, bet viņi negrib manī klausīties. Mūsu uzņēmums ir par kolēģiem. Un tad, kad jūs atverat vaļā burgernīcu un domājat, ka jums stāvēs cilvēku rinda un jūs varēsiet kādam maksāt tur 5 eiro stundā, smuļķības pilnīgākā. Sākat domāt par kolēģiem, un tad domājat, vai reāli vispār ir vērts kaut ko darīt. Nevis domājiet, kā jūs izkārsiet smuki izkārtu vai nokrāsosiet skaits sienas zālē. Tas ir pilnīgi muļķīgi. Sāk no otra gala, jā, vispirms par estētiku domā un vispārējo. Jo mēs tiešām cenšamies rūpēties par katru mūsu kolektīvā. Mēs arī maksājam algas stipri virs vidējās nozarē, kuri tikko mēs saņēmām arī atzinību no valsts ieņēmuma dienesta. Mēs tiešām gribam, jo uzņēmums, kā es teicu, tu nekad nedzirdēsi, ka man pieder uzņēmums, un tu nekad nedzirdēsi, ka es kolēģi sauc par darbiniekiem. Nekad. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Kas tavuprāt varbūt ir lielākā ilūzija, kam visi tic burgeru industrijā? Ātri nauda droši vien. Liekas, sāks sept. Jā, kas es nopirkšu gaļiņu, burgeru maizi, nopirkšu tur kaut kādu pāneņu, pacepšu uzreiz. Zin, kā burgeru šobrīd, tā kā tu saki, burgeru ēra un burgeru tik populāri, visur nostāsies rindā. Nope. Vajag atcerēties, kad mēs pāri ar strādājam, tie, kas jau strādā ilgtermiņā. Jā. Un mēs redzam, kas notiek nozarē. Mēs redzam, kas notiek nozarē, un ja parādās ļoti daudz jaunu spēlētāju, mēs kļūsim 10 reizes agresīvāk. Lai vienkārši viņiem būtu mazāk viesi. Nu jā, labi. Vēl mazliet par pašu industriju. Kas varbūt ir tāds lielākais bullshits, ko neviens nesaka skaļi? Bullshits ir vispār kopskats, kad visiem iet ļoti labi. Viss ir uzvarētāji. Jā, tāpēc, ka tu ļoti labi zini, ka mēs dzīvojam mazā valstī. Un īstenībā visiem iet grūtāk nekā liekas, jo tu taču zini, ka gribās pārspīlēt, gribās piekārt sev to bļembu, kad viss ir baigi labi. Īstenībā ēdināšanas nozara, manuprāt, vispār ir top 3 sarežģītākā sfēra, kurā var strādāt. Ir tiešām ļoti, ļoti sarežģīti. Un pie vairāk kā 500 000 burgeriem pagājušajā gadā, pie uzņēmuma apgrozījumā 5 miljoni pagājušajā gadā ir sarežģīti. Tas ir daudz. Bet ir sarežģīti. Kā uzņēmums ir droši vien lielāks nekā varbūt kādam liekas, bet ir sarežģīti. Mums ir ļoti sarežģīti. Un tāpēc tas lielākais bullshits ir beidzam rādīt, ka viss ir fantastiski, jo nav tik vienkārši. Reāli nav vienkārši. Un tas visā nozarē, ne tikai burgeros, tas pats ir Jebkurā kafejnīcā, jebkurā bistro, drausmīga sezonalitāte, drausmīgs Latvijā vispār iedzīvotāji trūkums. Pats zini, kas ar demogrāfiju notiek, kas ir katastrofāli. Un zinām, mēs jau skatāmies un domājam uz priekšu, un mēs mēģinām atbalstīt gan jauniešu sportus, gan jauniešiem teikt, ka viņiem ir jāgatavo, ka viņiem ir jānāk ēst, jo mēs saprotam, ka tie būs mūsu kādā brīdī topošie klienti vai topošie patērētāji mūsu produktu lielveikalos. Bet tie visi jaunieši un tie visi kļūst mazāk. Un tad līdz ar to, manuprāt, valstī vispār viena no top 3 lietām, par ko ir jādomā, ir demogrāfija. Yes! Amen! Labi, jau mēs esam tik dziļi pašā industrijas vēl tēmā. Vēl viens tāds varbūt provokatīvāks jautājums. Varbūt par pārtikas industriju kā tādu. Kas ir kaut kas tāds, ko tu vari publiski pateikt, ko varbūt konkurenti negrib dzirdēt? Par mums? Vienalga. Vispār par visiem? Būs tik daudz, man liekas, visiem es pateicu. Jāsāk šķirstīt. Bet tā viena lieta, kas ir jāsaprot par mani un par mums, kad mēs tik ļoti esam tik pašpietiekams uzņēmums, kad pirmkārtām mēs neskatāmies, ko dara citi, mēs nekopējam, ko dara citi. Mēs tiešām domājam tikai par sevi, kā jau es to teicu, gan par marketingu, gan par idejām, ko mēs radam un ko daram. Mēs gribam izskatīties
Un, man liekas, arī esam uzņēmums, kurš ir vienkārši atklāts, saprotams. Un ko es gribu pateikt vēl? Jūs daudz labas lietas pateicat. Ko sliktu? Es kaut ko sliktu vajag pateikt. Tā tikai labi. Nevar pārspīlēt to labo. Zini kā, es tiešām, man kundze droši vien apstiprinās, ka es tik daudz dzīvoju tajā insaidā savā uzņēmumā, kad man baigi grūti, jo man liekas, ka man ir 60 gadi, jo atbraucot mājās 9:21:30 vakarā, es uzslēdzu panorāmu atkārtojumā, nostos un 10. vēl labu nakti. Jā, zina, tā kā es braucot mašīnā, klausos podkastus, sākot no kas notiek Latvijā un beidzot ar visiem pārējiem. Un mājās ziņas un gulēt, reizēm bērni, jo ir darbs, protams, primārajā vietā. Es atvainojos, mīļiem bērni, jūs klausīsieties. Tāpēc tas mans burbulis ir tik ļoti ietīts tajā manā komunā, kad es pat nezinu, kas notiek apkārt un kādas ir tās sliktās lietas. Es zinu, kas notiek man iekšā. Fokusēs uz labo un uz savu aplību. Jā, un tās problēmas, protams, arī ir mūsu uzņēmumā, bet man liekas, tas labais uzņēmuma vadītājs ir vai taisnīgais, kas mēģina viņus atrisināt. Kas ir tavs lepnākais ražojums vai mirklis līdz šim? Bērnus var saukt par ražojumu. Jā, protams. Tad mani bērni. Tad mani bērni. Jā, un ja mēs runājam par biznesa pusi. Jā. Tad es zinu, ka droši vien tu gribēsi kaut kādu atbildi no manis dzirdēt, bet mans lepnums būs katrs mans produkts, ko mēs kā kolektīvs esam saražojuši un kas dzīvo tirgu. Un es nevaru izcelt vienu. Es protams, varu tur savu, kas man varbūt pašam simpatizē labāk vai netik labi, bet ja tu saki, kas man ir lepnums, mans ražojums, droši vien abi zīmoli. Tas viss tas kopienas, ko mēs lēnām ātri ejam uz priekšu, un tas visi mani kolēģi un viss man ģimene ir mans lepnums. Cits atbildes nebūs nekāds vispār. Super, vislabākās. Tu šobrīd turpini vienkārši bombīt un šaut ārā tās vislabākās, vispareizākās atbildes. Ja? Neesmu sarakstījis, kas ir pareizā atbilde, bet jā, īstenībā par to ātro augšanu, ja vēl kādreiz, principā, man liekas, tagad izzina jūs garšvielas un mērķis stabili. Rīgā noteikti izzina arī jūs burgeru ķēdi, tāpēc tas jau ir tāds kā jau household names. Ja vārds, kas kā jau tu pats teici, tu esi katrā virtuvē jau iekšā. Es cenšos būt. Jā. Ja vēl kāda nav, tad beidzat droši, jā. Un goda vārds, ja jūs gribat, lai jūs komplimentēja par to, cik jūs labi gatavojat, tas nekas, ka tie vienkārši vārīt pelmeņi. Jā, Oak barbecue garšvielas. Jā, pieliekam pie kreja majonēzītes mūsu viskīču potlas mērķis, vienkārši pa primitīvo būs asāka mērcīte un liekam pie pelmeņiem iekšā. Un visu un iet, krējums iet ar asmērķis kopā. Jā. Cik ja būtu jāsadala procentuāli no burgera garšas, cik daudz ir pats produkts skills no garšas, jā, un cik daudz ir vienkārši ķīmija? Produktu skills, tu domā? Pats produkts vai skills, ja prasme pagatavot, es runāšu latviski. Prasme pagatavot, ja mēs runājam par burgeriem, tur absolūti nekā sarežģīt nav. Pareizā veidā uzspiesta mērce, pareizi izcept gaļa, pareizi garšvielas siers, priekš mūsu uzņēmumu. Un visas mūsu stacijas, principā, var apgūt, kā gatavot mūsu burgerus pāris mēnešu laikā, un tas tiešām nav absolūti nekas sarežģīts. Tas, kur mēs ejam, vienmēr esam gājuši, tabū ir vienmēr svaigas sastāvdaļas. Pirmais, kas agrāk, pirms mēs sākām, tā kā fast foodā noteikti bija ļoti tādā zemā līmenī, jo visiem fast foods asociējās ar saldētavu. Un es vēl joprojām šobrīd nesaprotu, kad, piemēram, ir uzņēmumi, kas ieliek kaut kādus īpašos piedāvājumus, un tur ieliek, piemēram, un izceļ, tur saldētus nuggets no liela piegādātāja. Man liekas, nopietni, jo tas taču nav nekas īpašs. Tu nopirki saldētu, iemet fritierī un iedevi viesim. Tas ir tāds simpls. Ārpus mājas nopirkt tos pašus saldētus nuggets. Jā, kaut arī mēs to dodam, bet nevajag to izcelt kā kaut ko tādu special. Un tas, ko es teicu iepriekš, kad man liekas, kad visiem uzņēmiem, arī fast foodam vajadzētu domāt par to, kā to savu... nav svarīgi, tur kebabs, sushi, burgeris, pizza, nav būtiski, bet lai to katru fast food, pizza varbūt var nepieminēt, bet nekas, bet to katru fast food nozarīti aizvien vairāk stumt uz priekšu, lai to kvalitātes latiņu pacelt augstāk. Un vai vajag skilu baigo pagatavot mūsu burgerus? Nē, ātri iemācāmies cept, iemācāmies būvēt dažas niansītes, kas ir svarīgas, kā ko sagriezt, kā sabūvēt. Piemēram, ja tu kaut kur aizēji un tev gaļiņa ir mazāka par maizīti, tad
droši stumt to burgeru prom, saka Kristaps no OK burgeris teica, ka šī tādus neēdīšu. Jā, tā ir īstenībā viena lieta, kas man uzvelk, un otra, man nepatīk, ja burgeris sāk slīdēt. Viņš paliek grūti ēdams. Man liekas, burgeri viss tā viena no featurām, viņš viegli paņem apēd un gatavs. Un šitādi te citreiz meistardarbi, tas augstuma proporcija, un tad tur vēl viss ir nepareizi kaut kā salikts. Jā, jo tāpēc visam vienveidīgi jābūt, kad tu var apēst. Un tas, jo kāpēc es par to tā ļoti iestājos, jo tad, kad tev tas pirmais kodiens, un tā gaļa ir sarāvusies un mazāk par maizi, tad tu ēd tikai maizi, un tev pirmo uzreiz tev iespējas ir, ka tas ir tāds bullshits, nu. Tu tiec mānīts. Jā, sandvičs tas ir kaut kāds. Jā, mājas sandvičs. Mājas sandvičs, pareizi. Tāpēc, jo mēs arī nepārspīlējam to, kad mēs tur esam, nezinu, tādi vai šitādi, bet dažus lietiņus ievērojot, gatavojam forši, svaigi, garšīgi, viss. Paldies, elementāri. Nu jā, un tas jau ir tas, tā kā mēs vēl off kamera, kad runājam, tā ēšana, tas jau arī ir tāds piedzīvojums. Tu jau netiek jau pārdots tikai tas burgeris, bet tas piedzīvojums, tā emocija, jo tu aizēji, tu jūties labi, tu esi varbūt kopā ar draugiem, ar ģimeni. Un tā ir, kā es saku, ēdienam ir baigi pievienotā vērtība. Tas var savilkt kopā cilvēkus, tas var savilkt kopā visu vakaru. Un, protams, ir ceļš tā lieta, kā tu saki, ir tik vienkārši, ja to iemācās. Tieši tā. Ja tam ir sistēma apakšā. Tas ir ļoti skaisti, jo viena no lietām arī, kas mani personīgi uzvelk, ir atkal ejot ārpus mājas, un tu saproti, mājās tu būtu vienkārši labāk paēdis. Nu, tas ir bēdīgi. Man ļoti bieži tā ir. Pat cik es nozarē vēl strādāju, tad mēs ļoti retējam ārā. Mēs labāk mājās uzcepsim sardeles, it sevišķi vasarā sagriezīsim tomātus un gatavs. Jā. Bet tad, kad mēs ejam, nu, tad gribās, tā kā es teicu, ja mēs ejam uz konkrētu vietu, sagaidām no tās vietas konkrētu ēdienu un sagaidām svaigu, forši, vienkārši garšīgi, nepārspīlējot arī. Nevajag jau sarežģīt. Jā. Laikam cirreiz domāt cilvēki, jo sarežģītāk, jo būs garšīgāk, vai nezinu, nevajag. Labāk ir vienkārši, kā jau tu teici, reiz pat mājās labāk izcep desu. Jā. Tieši tā, mēs bieži vienkārši saku uzcep desiņu vai uztais maizīti, doktora desa un maizīti neviens no atcēlas. Ne ķelmēna rupmaizi ar doktora salāmiju, visu paldies, vakariņas gatavs. Man ļoti garšo salāmi nereāli. Salāmi ir garšīgākā, man liekas. Es neesmu beigās desu mīlis, bet ja man būtu jāizvēlās, tad laikam salāmi, jo vispār tās lietas, jā, kas ir ārpus restorāniem, cerēs, kas tiek pārāk sarīvot. Es vienmēr uzķeros, kā mēs arī pirmīt runājam, es redzu steiki, es viņu gribu pagaršot, bet ja man jāsalīdzina procentuāli, tas vairāk uzrāvies, un zin kā, tad tu sēdi ar lielu summu mīnusā, nevis paēdis, es sabojājos vakar. Un otra, īstenībā burgeri arī ļoti bieži uzraujos, ir sevišķi ārā, laukā, festivāls, pasākums, un gribās to burgeri, sasodīts rokās, viegli ēst, var turpināt staigāt. Arī uzraujos, un trešais, ko es pēdējā laikā, garnels bļāviens. Es nezinu, kāpēc. Nu, tā jau viegli pagatavot. Un man vienmēr ir tā sajūta, ka, es nezinu, tur kādam virtuvē no algas atvilks, ja viņš garšvielu uzliks virsū vai kaut ko. Es nezinu. Viņam vienalga. Lielākā daļa vienkārši vienalga. Jā, vai nu vienalga, vai tu negatavo ar emocijām, vai tu nesaproti, ka otrā pusē jau ir kāds, kas to pēc tam baudīs. Jo daudziem, zin kā, arī tā virtuve ir, kuriem nevajadzētu viņā atrasties, tur nav kad that's a job. Tas tikai darbs. Virtuve nav tikai darbs. Vai tev ļoti patīk strādā virtuvē, vai tu nestrādā virtuvē. Bet par steikiem, jā, to mēs droši vien pacapot kaut ko parunāsim, bet tur īstenībā ir primitīvāk nekā dažiem šķiet. Un, manuprāt, steiki, es tiešām varbūt kādas uzcepu savā dzīvē. Man liekas, steiks vispār tik elementāri primitīva štele, kuram vienmēr ir jābūt forši, sulīgam, vienkāršam, maigam, garšīgam. Kur tad viss kļūdās galvenokārt? Kas ir tas numur 1? Uz gaļu ietaupu pirmkārt. Ok, jā, loģiski, jūs teiks, principā tā ir gaļa. Ietaupu uz gaļu, pērk lētākus griezumus, pērk no piegādātājiem, kas ved ne no tām labākiem lielopiem, līdz ar to tas gala rezultāts ir necabēji foršākais. Ja varbūt tev jāiedod padoms, teiksim, gribu tagad mājās nopirkt steiku un pamēģināt pirmo reizi uzcept, kurš gaļas gabals, jeb kurš griezums būtu draudzīgāks iesācējiem? Pirmkārt, saproti uzreiz, ka 10 reizes būs jāsčakarē. Nevajag iedomāties, ka pirmajā reizē viss tev būs baigi forši, un otrajā reizē būs tieši tāpat. Esi gatavs nopērkot, to es arī stāstu savās meistarklatēs, barbecue, kuras ir reti, jo man ir ļoti daudz darba, bet ļoti daudz cilvēku viņas gaida. Es vienmēr saku, nopērc 5 vienādus steikus, sārts ar striplojumiem, tie būs, piemēram, bišķi lētāki. Vari nopirkt arī nedaudz vienkāršākus, nepirkt tur Latvijas audzētājus, kaut es 90% pērku tikai Latvijā augušas lielopus ar vienu iemeslu.
Ja mēs neatbalstīsim vietējos audzētājus, tad kā lai viņi attīstās? Jo tās zin kā, tur roja aiz okeāna, tur ir vēsture, tur lielo paudzēšanas, tur 600, 500 vai 800, vienalga cik gadi. Un labāk mēs pērkam tur, jo mēs zinām, tur kvalitāte vienmēr būs nemainīga. Bet kā tad, lai šie iet uz priekšu, ja mēs šos neatbalstam? Tas taču nav reāli. Tāpēc es lielākoties izvēlos Latvijā audzētu lielopu. Ir ļoti daudz tiešām labi uzņēmumi, kas Latvijā cenšas foršas lietas izaudzēt, pārdot un māca to lielopu kultūru, kā viņai vajadzētu iet uz priekšu. Bet pirmkārt vajag arī mindsetu mainīt cilvēkiem, kad pastiepiet to rociņu biežāk pēc tā lielopa. Es saprotu, ka jūs esat pieraduši taisīt gulašu vienkārši no cūgaļas vai krāsniņā izcept vistu, bet uztaisiet to gulašu no lielopa. Nekas traks, daudz garšīgāk un daudz arī veselīgāk ir lielopa ēst nekā cūgaļa. Tas tiešām ir pareizāk. Un lūk, par steikiem viņš šeit izgājām no rāmi. Viss labi, te nav rāmi. Par steikiem nopērciet vienkārši 5 vienādus gabaliņus, vienkārši kaut parastā veikalā. Nezinu, tur aizbrauciet uz Mītmī Rīgā, tur gan nebūs Latvijas steiki, aiziet uz Herefordu, aizbrauciet uz promo. Es jums vienkārši par veikaliem, nevis par, ka jūs varat veikt pasūtījumus tur Facebookā, jums atved uz mājām, bet kur jūs uzreiz tūlīt un tagad varat nopirkt. Jo Latvijā audzētus steikus būs grūti nopirkt, uzreiz tagad tās vietas nebūs tiešām daudz. Nopērkat galvenais 5 vienādus gabaliņus, un tad vienkārši mājās uz pannas mēģiniet pa vienam viņus izcept. Un vēl, kas jums obligāti būs vajadzīgs termometrs. Un šitās muļķības ar tiem muskulīšiem un tās, ko es esmu redzējis, ko citi tur stāsta, tas ir tāds bullshits. Vienmēr man šoreiz arī daudz prasa meistarklasēs, kad cilvēki redzējuši, vai tā var. Es saku, piemēram, tu draudz cilās tieņus, tu esi spēcīgs puisis. Ja šeit manā vietā sēdētu kāda maza trauslāka meitene, tas rokas atšķirās. Tev ir vienas, tam otram ir citas, un tad šitas jau nestrādās. Tas ir pilnīgi dažādi. Tāpēc vienkārši termometrs par 25 eiro, parastais, pēc tam parādīšu to pie grilējot, parastas pārnēsams termometrs, kur arī es un arī puiši sacensībās, kur es tikko biju tiesnesis vienā sacensībās, tagad mēs braucam augustā uz Vāciju. Un tad es varu atklāt, mēs braucam oktobrī uz lielākajām vispār barbecue sacensībām pasaulē, uz Kansas, tāds Royal Barbecue, kur 600 komandas cīnīsies par čempionu titulu. Mēs apvienotā komanda, Latvijas gan tikai viens apvienotā komanda. Mēs ar lietuviešiem brauksim cīnīties, arī kaut ko parādīt, vai sanāks, nezinu. Redzēsim. Sanāks, come on, braucam atbalstīt. Jā, un visi vienmēr visur lieto termometrus. Tad kāpēc kāds ir iedomājies, ka mājās vai ārā varam uzcept steiku bez termometra? Nevaram absolūti nekad to izdarīt. 5 vienādi gabaliņi, uzsildam kārtīgi pannu, kad sāk bišķī dūmoties, grilā daram to līdzīgi. Eļu bišķi uzsmērējam uz steiki, ja negribam nesmērējam, uzlējam 2 pilītus pannas, kā jums gribās. Uzliekam steiku, un arī tie, kas saka 2 minūtes no vienas puses, 2 no otras puses, kas tās muļķībām ir. Ne jūs ziniet, cik ir biezgaļa, ne jūs ziniet, kāds ir griezums. Es nevaru pateikt, ka cepiet tik un tik minūtes no vienas vai no otras puses un dariet tieši šitā un būs baigi. Ļoti, ļoti jauki. Kārsta panna, kāpēc jums vajag apcept to steiku no tās vienas pusītes un no otras? Tāpēc, lai poriņas aizvarās ciet, lai tā kā garoziņi rodas un sūli paliek gaļā iekšā. Ar ko tas ir salīdzināms, piemēram, tad, kad jūs uzliekat cūgaļas malto gaļu uz augstas pannas vai karstas. Uz karstas pannas cepot malto gaļu, tā forši apcepās. Uz augstas pannas nebūs tas pats. Un tieši tas pats ar steiku. Uzliekam uz karstas pannas, apcepam. Būs apmēram 1,5–2 minūtes no katras puses, bet tā ideja jau nav tāpēc, ka viņš ir jāpagatavo gatavs. Tā ideja ir tāpēc, lai aizvērtu visu ciet un viss paliek iekšā. Un tad, protams, liekot sviestu, varat likt ķiplokus vai garšvielas. Tas būs atsevišķi, bet tā, lai pavisam primitīvi es jums stāstu. Apcepāt 1,5 vai 2 minūtes no katras puses, tad nogriezāt plītiņu, 6, 7, ja jums ir no 10 skala vai no 9. Tad vienkārši groziet uz vienu uz otru pusi, paspraužot termometru iekšā ik katru tur 1,5 minūti un pastieties, cik termometrs rāda grādus. Un bieži man prasa, kā ir pareizāk vai kā ir visgaršīgāk. Nav kā ir visgaršīgāk, ir kā jums vislabāk garšo. Tāpēc vajag tos 5 sačkarēt. Jo es katru no jums nepazīstu vienkārši. Vienam garšos līdz 54 grādiem, vienam garšos līdz 60, vienam garšos līdz 57, vienam līdz 51. Atrodiet to
Es parasti cepu līdz kādiem 58, 57 grādiem. Sacensībās mēs cepam līdz 54, bet pēc tam mēs ilgi atpūtinam. Tas ir atsevišķs tās. Tagad īstenībā ir tiktu, kā mums ir 9 video ar Robčiku, kas ir viens no mūsu komandas biedriem par to, kā mēs gatavojam sacensībās steikus. Un tur, ja kādam interesē ļoti detalizēti, droši var pastīties. Gatavojam steiku līdz, piemēram, 57 grādiem, tad noņemam no pānas, atstājam, lai viņš uz tā dēlīša vienkārši atpūšās. Un tad viss tā gaļa, kad jūs cepat, gaļa tā hop saraujās, un kad jūs cepat, kad jūs noliekat atpūsties, viņa tā šuk atlaižās un paliek sulīgi. Un šos dažus principiņus ievērojot, viņus noslīpējot, viss būs pasakaini. Gaļa vienmēr vienādas kvalitātes. Tas ir būtiski. Ja jūs pirksiet veikalā, atrodiet to veikalu, kur tā kvalitāte nekad nemainīsies. Jo vienā reizē tad jums var iedot savādāk, un jūsu tā schēmiņa nestrādās. Tāpēc vienāda kvalitāte, kas ir ļoti svarīga, vai tā ir laba vai slikta, nav būtiski. Tas atkarīgs no jums pašiem. Varbūt jūs esat fešisti, jo jums patīk tur slikta kvalitāte. Atrodiet vai laba vai slikta, bet vienmēr vienāda. Termometrs, pāniņa vai grils, un pēc tam jau jūs varat skatīties video, likt klāt. Un, pirms tam es ļoti bieži pirms tam steikus par nokūpinu, un tad grilēju man tā garšo labāk. Tad ir tāda kūpināta nokrāsa, un arī patīk marinēt viņus. Ak, Dievs, kā taču tikai sāli? Nē, muļķības, taču vienkārši nav interesanti, apnīk. Biežāk gatavojot gaļu, tiešām marinējot, tu arī variēt ar garšām, tas, man liekas, ir foršāk. Aizplūdu. Bet tu redz, tagad varēs nostīties atsevišķi šo izgriezumu, un viss, un varēs uztaisīt beidzot normālu steiktu. Droši vien daudz Sākt, jo mēģināt, kā jau visām lietām, baigi praktizēt. Jā, un pēc pāris nedēļām, pēc 3, 4, 5 sabojātiem gabaliņiem, pēc tam vienmēr būs tik elementāri. Jā. Un viss tas ir, šis ir jāatcerās, jums nav vajadzīgas nekādas steika meistarklases. Perfekti. Varbūt, ja jau mēs runājam par to, ko cilvēki dara nepareizi, varbūt tev personīgi, kas ir bijusi tava dārgākā kļūda biznesā, no kuras tu mācies visvairāk? Daudz. Ja tev būtu jau viena jāizvēlas, vat šitā man nebija viegli piecelties. Un mācība, protams, kas no tā. Es nezinu, pirmkārt, es vispār sevi uztveru, kad kaut kādas lietas ir kļūdas. Ja tu gribi tā noformulēt, jo es nedomāju, ka es vispār kaut kur kļūdos. Es vienkārši izdaru kaut kādas lietas, varbūt ne tā, kā tai brīdī vajadzēja, varbūt, vai tai brīdī es uztveru, ka būtu jādara tā, bet īstenībā tā situācija varbūt prasīt kaut kādu citu atrisinājumu. Varbūt agrāk bija situācijas, kurās es nezināju, kā rīkoties. Es nezinu, vai tā bija kļūda, tā bija vienkārši mana attieksme pret lietām, ar tā brīža sapratni, kā vajadzēja varbūt darīt. Ar cerību, kad īstenībā varbūt tur saies, bet, piemēram, nesagāja. Bet, ja tu man prasi par kaut kādu milzīgu pavērsienu, varbūt ne milzīgu, bet lietu, kur... Kāda ir lielākā kļūda mūsu, ko es izdarīju? Neviena. Es esmu unikāls. Sieva zina labāk. Nē, skaidrs, ka ir bijis lietu noteikti kopums, kad pirmkārtām droši vien, kad strādājies, nezinu, tur 300 pāris stundas mēnesī, droši vien, varbūt varēja strādāt kādā brīdī vēl vairāk. Kaut kad es to nožēloju reizēm, ka varēja strādāt kādas 360. Tu zini, vienmēr var vairāk. Jā. Tas ir, nav ko sev par to vainot. Kaut kur reizēm... Ja no personīgās dzīves, tad kaut kur reizēm es zinu, ka vienā dienā sāks graust, kad es esmu maz laika pavadījis ar bērniem. Kā es to labošu, es ar cerībām skatos uzņēmumu nākotni, kad vienā dienā es tiešām varēšu vairāk pavadīt laiku ar sīčiem. Kļūda uzņēmumā. Es īstenībā nezinu, ja tu man prasi. Tas jau ir ļoti labi. Iedomājies, ka tev jādomā. Tas ir labāk nekā tā, cik tev vajag kļūdas. Jā, es tiešām tev tā nevarētu nosaukt kā tādu ļoti, ļoti, kur mēs esam tā mega kļūdījušies. Kļūda, varbūt kaut ko mēs izdarījuši
tā kā situācija saka neprasīja, bet es pēc 5 minūtēm apgriežos un daru savādāk. Es neesmu tas džeks, kas kaut kur tur ieciklējās, sēž mājās, tur grūzās, raud un nāk, Dievs, nē, tagad nedēļu tur apmēram ieslēgšos tumšā. Nē, pēc 5 sekundēm izdarīšu savādāk. Jāatskatās uzreiz augšā. Kur mēs esam kļūdījušies? Bet tiešām labs jautājums, un es par viņu pat, ja godīgi, nekad nebiju baigi aizdomājies. Zini, tas ir arī labāk nevis marinēt galvā, ja kļūda, un tu visu laiku sev to atgādini, tu vairs nefokusēsi. Nu, biznes, kurš ir beidzies tavā galvā, ir kļūda vai mācība? Kā tu to uztver? Tāpēc tu saki, es domāju, ka tā ir mācība, tā nav kāda kļūda. Nu, tā bija mums arī, mums nobankrotēja viens ēdināšanas uzņēmums 10 gadu atpakaļ. Tas bija mans pirmais uzņēmums, bet vai tā bija kļūda? Nedomāju, ka tā bija kļūda. Tā bija bez pieredzes, ļoti laba skola. Tur bija, labi, ja mēs to vārdu lietojam, tur bija kļūdu virkne, no kurām skaidrs, kad mēs ieguvām mācības gan par ēdieniem, gan par ēdienkartēm, gan par mārketingu, gan par loku, par jebko. Nu, tās var būt tādas kļūdas, bet es pirms tam darīju vēl visu kaut ko daudz. Nav tā, ka man visu dzīvi ir ēdināšana. Nerunāsim par to. Labi, nerunāsim. Tad runājot, tu piekrīti, ka klientam vienmēr ir taisnība? No kuras puses skatoties? Ja no tās puses, kā ļaut viņam justies, tad jā. Nu, jā, saprotu. Protams, kad pasniedzot no mūsu uzņēmuma puses, viņam vienmēr jājūtās, ka viņam ir taisnība. Jā. Bet skatoties no inside, nē. Man liekas, jā, ļoti bieži. Ir tas, ka labi, es esmu vairāk pakalpojumu industrijā, un pakalpojumos ir retāk klientam taisnība. Klients pasaka, ko tu gribi, bet tu esi profesionāls. Bet it sevišķi kaut vai burgeru industrijā, vai runājot par gaļu, vai nezinu, kādreiz varbūt kāds ieraugoja, tur bija šī rozā gaļiņa, jā, nav izceps līdz galam. Viņš jau nezinu. Nē, šādā par tur gatavības pakāpi, protams, ka viņam ir taisnība. Mēs arī nekad tur baigi necīnāmies pretī. Mēs vispār vienmēr darām tā, kā klients vēlas. Bet tāpēc tev saku, tas tā no viņa skata punktu, mēs ļaujam viņam justies, ka viņam vienmēr ir taisnība. Tas, kad kaut kādos brīžos mēs domājam par to, ka īsti nav tā, bet tā jau ir tā kā mūsu iekšējā tāda problēma, kad mēs domājam savādāk. Bet nē, ir tik daudz dīvainas reizēm situācijas, kad nav vienmēr taisnība. Lielos vilcienos par kaut kādām tādām bāzes lietām, protams, tas nav problēma. Visas jūsu vēlmes, tāpēc mēs strādājam nozarē, lai mūsu viesi justos labi. Un, jā, protams, kāpēc nav. Super. Labi, ātrie jautājumi. Tā kā viens vai otrs. Ok, šaujam? Man tā kā A vai B būs jāatbild? Tev būs A vai B, jā. Labi. McDonald's vai Burger Kings? McDonald's. Vispār nedomāju. Kečups vai majonēzi? Kečups. Kečups, jā. Es esmu kečup gāju. Mums pagaidām sakrīt komanda kečups. Smashburgers vai parastais? Smashburgers. Yes! Garšvielas vai mērce? Garšvielas. Garšvielas, jā. Ok. Michelin restorāns vai burgernīca? Michelins. Michelin restorāns, jā. Sorry. Nē, viss kārtībā. Bet arī kurā brīdī festivālā pēc 12. aliņa un 6. kokteļa burgernīca? Negribēs Alsters. Negribēšu, paldies. Bet izbraucot no Latvijas atvaļinājumā, Michelins. Bet ikdienā skrienot garām burgernīca, bez domām. Tas depends. Ok. 100, tā kā iedomājies, 100 ok restorānu ķēdi jau izveidojusies. Tu domā, ka es to neesmu iedomājies nekad? Droši vien, ka es ir 200, bet ja tu tagad piedāvātu. 100, tā kā milzīga ķēde, vareni, visi super, vai vienu izcilu ok pasaulē atzītu burgernīcu? Vienu vai 100? Jā. Kāpēc 100 nevar būt atzīts? Bet, ja man piedāvā uztaisīt, piedāvā uztaisīt 100, tas liecina par to, tad kaut kas jau ir sasniegts. Neviens nepiedāvā nekad uztaisīt 100, ja tas jau nebūtu stabils zīmēs. Jā, stabili. Bet viena vai 100, bet ar 100 baigi daudz problēmu. Nenormāli daudz. Ar 3 viņu ir daudz. Jo mēs tiešām būvējam ofisu lielāku, no kolēģu ziņā. Bet tās ēdināšanas nozara ir tiešām sarežģīta. Un mēs arī, mēs ātro ēdināšanas uzņēmumu uztveram tāpat kā fine dining, un mums ir tiešām tā sistēma un struktūra tik ļoti sakārtot, kad ir grūti. Vienu tādā ziņā, kad
mēs esam runājuši ar... Viņi būtu tā kā Michelin atzīta. Jā, ar man dzīves biedriem mēs esam runājuši, kad mēs gribētu kādreiz, ja vajadzētu, tad ir okeāna malā ir burgernīca, kur tad es pats strādāju virtuvē vai bārā, Leldīte dzer vīnu un vienkārši vecumdienās vajag bišķi samazināt to visu un palaist bišķi vaļā. Nu, redz, Bet šodien 100. Šodien 100, ok. Nekad mūžā vairs neēst gaļu vai nekad mūžā vairs nelietot garšvielas? Garšvielas. Jā? Protams. Ļoti. Nē, bez gaļas grūti. Man grūti bez gaļas. Bet ir bijusi tā sajūta mums, ka daudz tiešām lieto to gaļu uzturā, kad ir dienas, kad gribās būt par vegānu. Man tā nav bijis vēl. Jā, Zin kā, varbūt gaļu, jā, bet es tad lietoju citas dzīvnieku produktus. Jā. Man tās redz zobaltumvielas vajag savākt, ar gaļu ir baigi vienkārši, sevišķi vēl ir labas garšvielas. Jo mums tiešām mājās ir, zin kā, tā ēd un liekas, šo svētdienu, davai nē. Vai jūrasvelts, vai davai gaļu, nē. Jā. Es jūrasvelts ar pa gaļu sauc. Jā, tā kaut kad tā sajūta piezogās, ka tam ķermenim gribās ko citu. Bet gaļa, bez gaļas nekur vispār. Labi. Ir bijis arī varbūt tāds mirklis kādreiz tagad saistībā ar esošo biznesu, kad arī ir gribējis padoties? Jā, protams. Padalies. Ziemā dēlam jāizbrauc nopirkt jāka un nav naudas. Nu, tad gribas padoties. Kad ir jāsmaksā algas un nav par ko. Un tu saproti, ka tām ģimenēm nav arī par kaut ko elektrību samaksāt. Kad gribās mājās sievai kaut ko uzdāvināt, bet nav par ko. Tad gribas padoties. Kad neviens nepērk produkciju, bet tev gribās skriet uz priekšu, gribās padoties. Kad lielākā daļa veikalu tīkla un restorāna saka, ka tu esi loks, gribas padoties. Bet paspīti tam. Es ļoti novērtēju, tāpēc, jo tas ir dziļais piegājiens, man patīk, ka tu ir ļaujies dziļākām tēmām. Jā, mierīgi. Un es domāju, jo ir svarīgi ar tādām lietām dalīties, tāpēc, ka varbūt kāds ir līdzīgā situācijā. Nevar padoties vispār, nekad. Jā, un nekad. Tas vislabākais ir nekad nepadoties. Nevar padoties, jo skaidrs, ka zināt, jo tie lūzuma brīži mums bija daudz, un Leldī droši vien to var apstiprināt, kad tiešām nebija vienkārši, un paldies Dievam, kad bija ģimene, kas var atbalstīt un palīdzēt, jo bija sasodīti grūti, un zin kā, un tad tu esi tajā kaut kādā kastē, ka tev liekas, kad nebūs labāk. Kā tu vari ticēt, kad kāds pēkšņi kaut ko pirks, ja nevienam neko nevajag. Nu? Baigi grūti. Un tad bija vēl arī brīži, protams, kad tev attīstībai vajag naudu, un kad tie veikali sāk parādīties, un viņi sāk ņemt preci, un neviens jau tev tā kā šodien par viņu nemaksā. Un tev it kā veikaliem ir jāāda produkcija, bet tev nav naudas, par ko nopirkt izēvielas, un sarežģīti. Sarežģīti. Vienkārši tur nekā nav vispār. Labi. Un tagad uz pretējo, uz motivējošu noti. Ko tu pateiktu, ja tu varētu tagad laikā paceļot apakaļ, kad tu uzsāk visu rauku? Kāds būtu tas padoms, jeb ko tu teiktu savai tā brīža versijai? Nemīz. Yes! Tas ir arī, tas, protams, der uz visu, bet tā arī ir. Jo tu neliekas, ka bailes ir tā kā viens no vislielākiem traucēkļiem? Vispār. Jā, bet tie, kas mani pazīst, es nemīžu no kā. Man nav vispār tādas rakstura īpašības, bet ja bez tā vārda, kurš varbūt reizēm ir neiedarās tajā foršajā sarunā, ko es pateiktu sev pirms 8 gadiem. Brīžos, kad gribās pagulēt, celies un dar vēl vairāk droši vien. Viss izdosies. Bet ja tev jautājums būtu, vai es kādreiz kaut ko mainītu, neko es. Jā. Visus kalnus augšā, lejā, visā savā dzīvē nemainīt ne pret ko. Ja kāds man piedāvātu mērenu dzīvesveidu, es teiktu, aizmirst, tas ir garlaicīgi. Pirms kam? Labāk amerikāņu kalni. Jā, tad labi, tad slikti, tad, zin kā, būs ko mazbērniem. Nē, par mazbērniem es negribu šodien domāt. Būs ko bērniem pastāstīt. Vēl nedomāsim par to. Ja man meitai 17, negribu domāt par mazbērniem. Jā, ok.
Ir varbūt kaut kas, ko tu vēlies man pajautāt? Tev, ko es gribētu pajautāt, kā tu vari tik sasodīt labi iztīties? Daudz gaļas un daudz labas garšvielas, lai to gaļu var dabūt iekšā. Tu zini, tas arī nenāk. Tas tā parās kā, paņemsim par piemēru tos 5 steikus. Tu dari, un tev kaut kas nesanāk, bet tu iemācies kaut ko no jauna. Un es kaut kā no tā, ka es ritīgi zemā dzīves punktā biju, bet es sapratu, ka es vienmēr spēlēju tikai upuri, vispārēji ir vainīgi. Jā. Un tad, kad tu nonāc pie tās realizācijas, ka tev pašam kaut kas jāsāk darīt, un tad tu saproti, ka tu sāc darīt, ak, Dievs, cik tas īstenībā, tas nav tikai iet uz zāli un kačāties. Jā. Un tu vari izmainīt savu dzīvi tikai pa mazam solītim. Tu izcep to vienu steiku, kas nesanāk, un tad tu analizē, okay, kas tur. Ko es varētu nākamreiz savādāk, mazāk sāli, tur, nezinu, temperatūra labāk. Un man jau ir man tagad šo formu noturēt ir vienkārši. Tur vispār uz zāles eju ar prieku, vienkārši man tas neprasa daudz laika, es jūtos labi. Uzturs, es ēdu tik sabalansēt kā vēl nekad, kad es gribu ēst kaut ko, neskaitot kalorijas, es to varu darīt. Tā intuitīvā ēšana un tā dzīvesveida tā kā izmainīšana, viņi nāca ar daudz maziem solīšiem. Tagad man ir to pateikt viegli, bet tie ir tādi daudz mazi solīši, kas man līdz tam noveda. Un tagad tas varbūt no malas var likties, ka tas ir viegli, vai varbūt tā ir mana ģenētika, bet daudz man cilvēku nav redzējuši mani pirms 13 gadiem. Un tas pilnībā, kaulu kambars, bet presīta arī nav. Un ceļš arī muskuļu masu uzaudzēt ir ļoti grūti, ja tu tievais tips. Un nav tāds viens padoms, ir galvenais nestrept karstu, saprast, ka to augumu līdz mūža beigām tu būsi savā augumā, un nav ko steigties, ir atrast to veidu, ka tu saproti, nevajag no rītdienas sākt iet 5 reizes uz zāli un skaitīt olbaltumvielas un visu pārējo. Paskaties, kas būtu pirmais solis ar vismazāku pretestību. Iet vairāk pastaigāties, pavērot, kā tu guli, sākt dzert ūdeni, ēst vairāk olbaltumvielas. Tie mazie soliši, un viņi salasās. Tad būs vieglāk arī. Un viņš pēc tam tik viegli tavā dzīvē integrējās, ka tu pat vairs to nedomā. Man tagad arī es nedomāju, lai sasniegtu, 250 gramu olbaltumvielas dienā. Es zinu, kā viņas izstās un viņas garšo. Un tad visu laiku tie solīši paliek, tu pierod pie vienas lietas, un tāds, davai, ok, man patīk tas pārtības, ko es varētu vēl tagad padarīt. Un tad tas viss saliekās. Un tad beigās tie 13 gadi tā arī pagāja. Krūt. Un tagad tas ir tik vienkārši. Jā, ļoti labs jautājums, un nav tāda viegla atbilde, bet tas ir tas, kā es vienmēr saku, nestreb vienkārši karstu. Tā kā saprotu, ka kaut kādas lietas dzīvē nav tikai uz īsu periodu, ja mēs domājam par mūsu augumu, par izskatu, par labsajūtu, tā ir ilgtermiņa spēle. Un tā ir ar visu dzīvē. Man liekas, jo tu ilgāk kaut ko dari, jo vieglāk tas paliek. Gatavot tas pats. Jā. Tagad droši vien, ko tu man rādīsi, tur visu man liksies, wow, what the fuck, jā, kādā veidā. Tev tas ir daily business. Tāpēc, ka tu to vienkārši darīsi. Labi. Visas kameras tavās rīcībās. Ko tu vēlies noreklamēt, ko tu vēlies pateikt, kas gaidāms ir jauns, kas notiek tavā dzīvē? Labi. Es nekaunīgākā reklāma aiziet. Nekaunīgākā reklāma. Nē, mīļie, pirmkārt, es vēlos, kā es vienmēr teiktu, es gribētu nevis noreklamēt sevi, bet teikt pirmkārt paldies visiem mūsu kolēģiem un visiem mūsu klientiem un viesiem, kas lieto mūsu produktus un kas ražo garšīgos produktus un meitenēm, un puišiem, kas paliek aiz kadra. Un no sirds noticinu asariņu visu jūs priekšā, un jūs esat mans lielais lepnums un prieks. Un tagad reklāma. Paldies, pateicu, tagad reklāma. Es gribu ko es gribu noreklamēt. Es tādu, zinu kā, pa vienkāršo. Es nemēģināšu ar tur mājaslapām un foršiem produktiem un lokācijām un adresēm. Tāpēc, ka tie produkti jau visiem ir mājās. Jā, mīļie. Un tu saki, tie 3 cilvēki, kas zem akmens dzīvo, jā, viņiem tūlīt ir jānopirks. Tiekamies kādā garšīgā augburgerī uz vietas ikdienā vai tiesamies kādos foršos pilsētas svētkos un nākat droši pie trailerīšu un ir jāpagaidat, nedusmojoties un liekat vēdrā kādu garšīgo produktu, jo arī izbraukumos mēs gatavojam visu no svaigām štelēm un cenšamies, lai arī dabā sanāk jums tikpat garšīgi kā ikdienā. Pērkat mūsu garšīgās mērcītes un garšvielas. Nē, es nevaru jums likt to darīt. Es ceru, ka jūs nopirksiet mūsu garšīgās mērcītes un garšvielas un jums ikdienā barbekju kļūs krietni gardāki vai ikdienas gatavošana virtuvē ar mūsu palīgiem.
Kas jauns man vēl te bija jāsaka. Jauna, daudz un dikti. Būs jaunas garšvielas, būs tā kā garšviela roglēm, kas būs pilnīgi melna. Roglēm, kapučīno un vaniļu ieskrēja mikrofonā. Wow. Tā būs mūsu tāds lepnums, kas tirgo īstenībā alternatīvas tam produktam nav vispār nevienas. Tad mums nāk iekārta marinādēm, kas mums atnāk jūnija beigās, bet tad mums ir jāizstrādā ātri iepakojumi, plēves, dizaini, un mēs ceram vai nu uz augustu vai vēlākais uz Riga Food noprezentēt mūsu jaunos produktus, lai marinēt lietas jums kļūtu vēl vienkāršāk. Tad mēs ļoti strādājam, mēs strādājam jau kaut kādu pusgadu pie mērces bez cukura, bet viņas sanāk visas beigās sūdi. Negaršīgas. Un nevajag arī iestarpināšu, nevajag jau arī baidīties no tā cukura. Nu, tā kā mums gribās vienu produktu bez cukura, barbecue mērci. Man vienkārši viņas visas negaršo pagaidām, bet es ticu, ka mēs pie viņas pavisam drīz tiksim, jo tas būtu forši, tas būtu vēl viens mazais... Tu dabūsi visu fitness publiku. Jā, tāpēc mēs pie tā šobrīd ļoti strādājam. Tas ir tāds jaunums, kuru pusi mēs skatāmies. Nu, un ļoti, ļoti ceram, kad Mēs mēģinām atvērt pa vienai burgernīcei man dzimšanas dienā. Man dzimšanas diena 21. martā. Saldu. Nezinu, bet es ļoti ceru, ka mēs centīsimies izšaut uz nākošā gada 21. martu pirmo burgernīcu ārpus Latvijas. Un tas būs, tad jau mēs varēsim saukt par startautisku uzņēmumu ar ēdināšanas, un tas ir tas, uz ko mēs šobrīd ļoti ejam un fokusējamies. Neko, mīļie, tiekamies pilsētas svētkos, tiekamies kaut kādos garšīgos video un tik foršot podkāstos, kā šeit man bija baigais prieks te būt. Jā. Super. Ziniet to teicienu, nekad nesatieciet savus varoņus. Ja? Es savējo varoni satiku, un es esmu vēl vairāk iedvesmojies, vēl vairāk ēst burgerus. Ja? Un arī viss, ko tu padalījies tieši no emocionālās puses un no uzņēmēja darbības. Mīļie draugi, labais vairo labo, jūs jau zināt, un atliek tikai darīt, ja? Jo darītāji dara un runātāji tikai runā. Milzīgs paldies arī komandai, liels šautauts Ropmēdijas puišiem, ja? Milzīgie malači, kā vienmēr bez viņiem nekas vispār nebūtu. Šitā aiz muguras spīd man zvaigznes, jūs jau zināt, kreditstar.lv, aiziet, hops, piesakojam Instagramā. Jūs neredzat, bet jūs vienmēr redzat manas bildes, Mārta Štēve foto. Vienkārši bombardējiet viņu ar fotosesijām. Jā. Viņa ir ļoti aizņemta sieviete, bet gan jau varbūt tieši tev paveiksies un viņa piekritīs uz fotosesiju. Un, protams, šodien šī maģija nenotiktu bez pašu priekšniekām. OK barbecue, OK burgers, piesakojam visur, braucam ēst, goda vārds. Es varu likt savu dvēseli, sirdi un vārdu. Tur ir garšīgi, jā. Rēti, kad es reklamēju ēstuvus. Tā īstenībā ir vienīgā reize. Paldies. Vienīgā reize, un tie, kas jau man seko senāk, tie arī zina, jā, ka mans mīļākais cheat meals ir tieši tur. Vēlreiz paldies par fantastisku produkciju. Paldies, ka tu ieradies. Un mēs dodamies uz garšīgāko podkāstu daļu tagad, ne? Iesim gatavot. Paldies. Super. Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka visi skatījāties. Jā, šis bija karsts podkāsts. Man bija vienkārši saulēta jāsēž, jāsvīst. Es skatos, man tetovējums arī lobās nost. Es spīdu vienkārši tā kā spoguls, bet tas viss pie tā piederās. Tas, lai jums garšīgi podkāsts. Tas ir, jā. Es to visu pacietu jūs dēļ. Tā kā super. Tiekamies. Tiekamies.